Kāpēc tik daudz runā par hortenziju griešanu tieši februārī? Pirmkārt, runa ir par skarainēm hortenzijām. Otrkārt, jā, tiešām, jo agrāk hortenzijas apgriež, jo lielāki tam būs ziedi, toties mazāk. Ja nedaudz atliek hortenziju griešanu uz, piemēram, martu, vai griež augstāk, tad ziedi būs vairāk, bet mazāki. Kā tad pareizi griezt hortenzijas? Skatāmies. Februārī ir augsts, tāpēc nevajag ļoti precīzi censties nogriezt, bet galvenais dabūt nost visu lielumu un atstāt divus pumpurus, 1 un 2. Ja tu šobrīd neredzi, kur varētu būt tie pumpuri, galvenais nogriezt visu augšdaļu, lai hortenzija ir apgriezta, un tad, pēc tam, kad būs siltāks, varēsi jau griezumu piekuriķēt. Rezultātam jāizskatās apmēram šādi, bet atceries, mēslot gan februārī ir vēl daudz par agru. Esmu Jūlija, kurš dārza eksperte. Piesako un raksti komentāra, par ko tu gribētu vēl dzirdēt mūsu video. Atā, tiekamies!